Runā, ka ir vajadzīgi budžeta taupības pasākumi. Vai kāds vēlas ietaupīt budžeta naudu? Patiesībā jau nē. Vai budžets pēkšņi būs ar pluszīmi? Nē. Vai izdevumi būs mazāki? Nē. Būtībā jau mēs runājam par budžeta izmaksu pārvietošanu no vienām pozīcijām uz citām, plus finansējumu atrašanu visām vajadzībām. Un mums vajadzības patiešām ir daudz. No pēdējiem paziņojumiem var noprast, ka ir 3 prioritātes – demogrāfija, izglītība un aizsardzība. Es esmu ļoti daudz dzirdējis par aizsardzības vajadzībām un to, ka mums ir vajadzīga jauna dārga tehnika, kā arī cilvēki, kas aizsardzību fiziski nodrošinās, gan iekšējo, gan ārējo. Vajadzība ir skaidra un saprotama, bet par izpildījumu ir maz kas zināms. Es ļoti ceru, ka kāds seko līdzi, lai nebūtu neliederīgi tēriņi, piemēram, pieminekļiem un dažādiem dekoratīviem zobeniem. Par demogrāfiju un izglītību runājot, neesmu redzējis kādu jēdzīgu rīcības plānu un vispār skaidrību par to, kas ir šajā jomā jādara. Vieni saka, ka vajag uzlabot ģimeņu atbalstu, citi, ka mums vajag imigrāciju. Ir tādi, kuri uzskata, ka jaunieši vajag dabūt ātrāk darba tirgū, citi saka, ka vajag uzlabot izglītības kvalitāti un tā tad laigam arī mācīšanās ilgumu. Vai nav tā, ka šie jautājumi tiek pieminēti tikai tādēļ, ka sabiedrība par tiem satraucas, bet reāli nekas netiek risināts? Man ir aizdoms, ka arī šajās jomās izmaksas ir jāsamazina, un patiesībā šīs ir tādas viltus prioritātes, vārdos izteiktas, bet darbos nerealizētas. Kur šīm prioritātēm varam iegūt naudu? Avoti var būt dažādi. Aizņemšanās, valstī piederošu resursu pārdošana, uzkrājuma tērēšana, te varētu būt runa par valstī piederošo kapitāla sabiedrību ienākumiem, ietaupīšana uz birokrātijas mazināšanu, varētu būt arī finansējums. Ja runā tieši par taupības pasākumiem, tad man saprotami būtu šādi. Samazināt personāla resursu publiskajā pārvaldē, tas tomēr ir pārāk liels pret iedzīvotāju skaitu. Otrs varētu būt samazināt izmaksas uz milzīgiem projektiem, piemēram, Rail Baltica. Esam pietiekami daudz dzirdējuši par dažādām murgainām izdarībām projekta realizācijā. Ir jāveic publiskās pārvaldes funkcija audits, sarežģīti, bet iespējams. Audits jāveic neatkarīgai institūcijai, kuru nevar ietekmēt ar politisku spiedienu vai koruptīvām metodēm. Jāpanāk, ka publiskās pārvaldes pirkto pakalpojumu preču cenas ir adekvātas un kaut cik līdzīgas privātā sektora pirkto preču un pakalpojumu cenām. Korupcijas un favorītismu mazināšana iepirkumos. Jāuzlabo iepirkumu caurspīdīgums un izsekojamība izpildes laikā. Pieredzējuši profesionāļu viedoklis ir tāds, ka kvalitatīvi veicot šīs aktivitātes varētu ietaupīt vismaz 5% no budžeta līdzekļiem, kas ir aptuveni 850 miljonu eiro. Ar šo noteikti nepietiktu prioritāšu vajadzībām. Tomēr efekts būtu jūtams. Otra lieta – mēs iegūtu labāk strādājušu publiskos sektorus, kas pats par sevi ir jau labi. Vai valdība šo ir spējīga realizēt laikā, kad tuvojas Saeimas vēlēšanas? Nu, redzēsim.